Izdodas Latvijai uzvarēt. Līdz tālajā stūrī Lapinskis. Reizes cīņā pret diviem Austrijas spēlētājiem. Tomēr nespēja Latviju nosargāt ripu uzbrukuma zonā. Kāds plaši spēlē nomaina malu Latvija. Pāri sarkanai līnijai netiek. Buncis neitrālajā zonā. Un arī tiek zaudēt. Plauksmēties un ripa iekrīt vārtos. Atsito Puninovs un pēc tam tā vēlreiz maina trajektoriju un iekrīt vārtos. Rezultāts uz tablo arī mainās. Komuls. Viņi ilgo šķiet ripa vārtos. Skatīsimies drīz arī atkārtojumu. 1-0. Tas nozīmē vadībā ir austrieši. Jā, tur bija kāds 2-3 epizodes pēc kārtas, kur Latvijas izlase nespēja pārvarēt neitrālo zonu, tur iestrēga. Te arī ir vēl tāda neveiksmīga epizode. Paslīdēja arī viens no Latvijas izlases spēlētājiem Bunčs šajā epizodē. Tā bija iespēja aizskriet pretuzbrukumā uzreiz Austrijai. Jā, metiens kā aizsargā ļoti apzinīgi. Diemžēl arī trāpa tālāk pa mūsu aizsargas lidu un nonāk vārtos. Arī šeit Austrijas uzbrukums tiek apturēts pie sarkanās līnijas. Un metiens vārtī! Latvijas izlasē pirmais vārtu gūms, gatavojoties pasaules čempionātam 2024. gadā. Kā treneri tagad vērtēs šo spēli, rītdienas spēli, ja šie jaunie spēlēs, bet te, diemžēl, arī pa ielido Latvijas izlases vārtos metiens no zilās līnijas, tur trajektorijas maiņu vārtu priekšā un arī palido garām Puninovam. Un 2-1 vadībā jau atkal Austrijas izlases hokeisti atgūst vadību šajā mačā. Šķietami nevainīgs uzmetiens, bet tā nemēdz būt. Virzība uz vārtiem vienmēr ir bīstam. Tā vai citādāk ripa var ieldot vārtos. Lūk šeit. Jā, trajektorijas maiņa. Vēlreiz no šī skatu punkta tagad. Jā, te Ivaram Puninovam principā bez variantiem. Pagūst tur pielabot šķiet 21. no Bretšnaiders, jā. No Līncas Black Wings komandas metiens no zilās līnijas Julianam Metzleram. Hokejs ar līderdotību, teikt, jau jaunā vecumā. Jā, nevelti viņš tieši tika nozīmēts par kapteinu. Tās kapteiņa funkcijas lieliski veids arī tajā U20 pasaules čempionātā. Tagad jācīnās tālāk profesionālā hokejā būs. Ripu vārtos. Dans Ločmēls panāk neizšķirt vēlreiz šajā spēlē. Latvijas spēja diezgan ātri izlīdzināt rezultātu. Ātri un veiksmīgi. Dans Ločmēls ir pievienojies izlasē un uzreiz jau arī pirmajā mačā uz ledus un arī pirmajā spēlē viņš izcēlies ar gūtajiem vārtiem. Pasaules čempionāta bronzas medaļnieks. Pagājušā gada čempionāta arī viens no varoņiem. Redzam, cik vienkārši šeit nospēlē Latvijas izlase, iemest ripa no sākuma vienā stūrī, tad tā tiek nogādāta uz otru pusi un labi nolas šo situāciju. Dans Ločmēls precīzi atverās, neviens netiek līdzi. Austrijas spēlētājs viņam tā, lai viņi patraucētu, un arī ar precīzu metienu atzīmējās Dans Ločmēls. Ļoti eleganti, ļoti meistarīgi. Negrib piekrist vārtvīrs, ka ripa ir ielidojas vārtos. Viņš nav pārliecināts, ka ripa ir bijusi, bet redzam vēlreiz šo trajektoriju no staba iekšējā konstrukcija un ārā. Jā, ļoti ātri nomainījis lidošanas virzienu. Redzam, ripa trāpīja pa iekšējo austriešu dotajā brīdī. Puninovs tur dominē. Un tagad Dans Ločmēlis. Vārtu autors šajā spēlē var panākt 2-0 arī bulišu sērijā. Skaisti! Dans Ločmēls arī te. Bulīts izpildīts perfekti. Jā, ļoti meistarīgi. Vēlreiz ļoti meistarīgi viss ir izdarīts. Skaisti redzam, kā apsēdināja uz ceļiem Ločmēls vārtsargu un tālāk jau bija tikai jātrāpa stūrī, ko Dans veiksmīgi arī izdarīja. Without cocoa farmers, we'd be all